Cilvēks, kurš nav informēts par to, kā fotogrāfija darbojas un nav izmēģinājis sakārtot šo savu darbu, parasti viņš šausmīgi mocās ar to, ka viņam vienmēr ir hauss. Tad viņš skatās uz to, kas ir attēlots tajā fotogrāfijā. Vispirms mēģina meklēt kaut kādu jēgu vai saprašanu tajā objektā, kas ir uzņemts, bet neskatās uz pašu fotodarbu. Fotogrāfija tādā gadījumā kļūst tikai par savas faktu fiksāciju. Katrs ir redzējis fotogrāfijas, kurās ir attēlots pilnā albumā stāvošs cilvēks ar vienaldzīgu sejas izteiksmi, rokām par sāniem un aizmugurē ir kaut kāds vietas fons, kaut kāds krāsains iespējams, vai tas fons mainās, tas cilvēks nemainās. Un tas diezgan ilgu laiku, tā bija tāda mode, ja, pilns izstādes bija. Šis ir tas, ko patiešām vairs negribas redzēt. Ja. Taču fotogrāfijām kā tādām, tur nav problēmas. Arī tādas piegājiens varbūt ir derīgs un reizē viņš kaut ko stāsta par to vidi vai par to cilvēku. Ja, bet tieši tas daudzskaitlīgums ir nogalinājis faktiski šo te veidu, kā fotogrāfiju var organizēt. Protams, te jāpiemina arī maķenīti ir saulrieti. To laikam nevajadzētu darīt. Cik katru dienu tiek nofotografēta saulrieti, ja? Bet ir viens izņēmums. Ja fotogrāfs ir spējīgs saulrietu nofotografēt pa savam tā, ka var atpazīt šo manieru vai autors būtu, ja autors ir atpazīstams šajā darbā, tad saulrietam arī nav nekāds vainas. Es gan gribētu jautāt, ko tur var tādu izdarīt, ja vēl. Kas vēl nav nofotografēts saulrietā. Tas iemesls, kāpēc cilvēki to dara, ir pilnīgi skaidrs, jo šis te mūžīgais, romantiskais un visādā veidā brīnišķīgais skats, viņš tomēr viņš iedvesmo šos krāsainību un tas gaismas neparastību. Ja. Un šis arī ir viens no punktiem, ko vienkārši nobeidz tas miljonu daudzskaitlīgais rezultāts, kas no turienes nāk ārā.